pasauli uzspridzināja Davosas fórums, uzspridzināja informatīvi, tātad praktiski nebija neviena eksperta, neviena žurnālista, neviena, teiksim, politiķa, kurš nerunātu par šo te fórumu. Faktiski viņš atradās, kā viņš arī teica savas uzrunas sākumā, ka šeit ir daudz draugu un daži ienaidnieki. Lai gan, tā bija tāda laipnība no viņa puses, jo vairāk bija, protams, ienaidnieku šajā zālē. Ja? Bet viss piecēlās kājās, klausījās. Tātad, ko viņš pateica, pats galvenais? ASV uzskata Eiropu par nosacīti par, teiksim tā, tiem, kas izmanto ASV drošības vairogu un vēl ir nepateicīgi un kaut ko, teiksim tā, pārmet Amerikas Savienotajām valstīm. Līdz ar to, protams, ASV Eiropas Savienības attiecības un ASV NATO dalība, ir zem liels jautājums zīmes. Visu laiku šeit viss centās runāt noteikumos, balstīt pasaules kārtību ir jāaizstāv. Kanāls piemērs saka, ziniet, mēs paši sev mānījām par to, ka tā ir vienlīdzīga un laba kārtība. Tā ir īstenībā slikta kārtība, kur tikai daži spēlētāji ieguva bonusus, pāriem bija tikai, kā saka, problēmas. Ja? Un tad, kad tev visu to pasaka vienā fórumā, ja, ka visa šī kārtība ir blefs, ka globalizācija ir kaitīga, ka Eiropa iet bojā, ka NATO principā ir uz jautājumu zīmes ļoti lielas. Šāda ir situācija. Tas viss tika pateikts, un to pateica esošie politiķi. Labdien, Arnoldi! Labdien, Raimond! Tātad iepriekšējā nedēļā pasauli uzspridzināja Davosas fórums, uzspridzināja informatīvi, tātad praktiski nebija neviena eksperta, neviena žurnālista, neviena, teiksim, politiķa, kurš nerunātu par šo te fórumu, kurš neizteiktu viedokli par šo fórumu, jo tas, kas tur tika pateikts, kas to pateica, principā izraisīja zemestrīcē līdzīgu efektu. Arī šeit Latvijā, par to mēs parunāsim nākamajā raidījumā, bet visā pasaulē. Tātad sāksim ar galvenajām lietām. Tātad, kas ir noticis, kādas varētu būt sekas pasaulē, ne Eiropā, un ko ar to visu darīt. Tātad, pirmkārt, protams, sāksim ar to, ka galvenā uzstāšanās bija ASV prezidenta Donalda Trumpa uzstāšanās šajā te Davosas fórumā. Es patērēju laiku un noklausījos šo uzstāšanos no sākuma līdz beigām. Tātad stundu un 15 minūtes, var teikt tā, savu politisko un ideoloģisko ienaidnieku platformā, jo Davosas fórums tas ir globālistu, liberāļu, principā, cietoksnis, tā ir viņu platforma, un praktiski viņš atradās, kā viņš arī teica savas uzrunas sākumā, ka šeit ir daudz draugu un daži ienaidnieki. Lai gan, tā bija tāda laipnība no viņa puses, jo vairāk bija, protams, ienaidnieku šajā zālē. Ja? Bet viss piecēlās kājās, klausījās. Tātad, ko viņš pateica, pats galvenais? Pirmkārt, protams, viņš slavēja sevi, pateica, ka ASV jūtās vienkārši lieliski, robeža ar Meksiku ir cieta, migranti tiek ķerti un izraidīti ārā, noziedzība ir mazinājusies, ekonomika iet uz augšu, principā, ka viss ir lieliski. Tālāk, kas mūs interesē, protams, tā ir Eiropa un jautājums, ko viņš teica par Eiropu. Tad pirmkārt, viņš teica, ka viņam ir vajadzīga šī lielā ledus sala, Grenlanda ir vajadzīga ASV nacionālajai drošībai. Tātad. Un šo salu ASV iegūs ar labu vai ar ļaunu. Protams, ka viņš tomēr noliedz, ka viņš varētu pielietot militāru spēku. Mēs tev runājam iepriekšējā raidījumā par to, ka varētu tikt pielietots militārs spēks, bet viņš tā kā teica, ka viņi vienosies ar to, ka ASV praktiski būs bez limita pieeja gan resursiem, gan militāro bāžu attīstībai, gan visiem citām aktivitātēm, ko ASV uzskatīs par nepieciešamu tur veikt. Tātad par Grenlandu viņš runāja pietiekami ilgi un plaši. Kas attiecās uz Eiropu, tātad viņa izteikums Eiropa iet nepareizā virzienā, Eiropa veic pašiznīcināšanās procesu, pateicoties zaļajam kursam, kas Eiropas industriju
izdara nekonkurēt spējīgu, teica, ka neviens pārējais nekur pasaulē šo te zaļo kursu neatbalsta, visi turpina nosacīti urbt naftu, iegūt gāzi, veidot atomenerģiju. Un viņš tātad pateica, ka Eiropa pati sevi ir nostādījusi uz pašiznīcināšanās ceļa, tātad šis te zaļais kurs, tas ir viens, otrs ir nelegālā migrācija, kas praktiski ir izmainījusi Eiropu līdz nepazīšanai un ne uz to labāko pusi. Un trešais, protams, ka Eiropa ir atgājusi no kristīgajām vērtībām un tātad visu šo te LGBTQ kultūru, visu šo te vokismu, cancel kultūru, un tas viss, principā, Eiropu noved līdz degradācijai un iznīcībai. Tālāk. Praktiski Donalds Trumps veica vēl vairākus tādus ļoti skaļus paziņojumus, un ļoti interesanti ir tas, ka pirms šī fóruma Makrons uzaicināja Donaldu Trumpu ātri tikties Parīzē pēc Davosas fóruma. Trumps atteicās. Trumps publiski atteica Makronam. Un, principā, teica, ka ne uz kādu G7 Parīzē viņš nebrauks, nekāds vakariņas viņš neēdīs un mierīgi dosies tur, kur viņam jādodās. Un vispār katrā gadījumā tas, kas man ļoti patika, bija tas, ka viņš publiski šajā te nosacīt savu politisko ienaidnieku fórumā izņirgājās atklāti pa visiem. Un bija ļoti smieklīgi vērot, kā, teiksim, jūs noteikti redzēja, ka Makrons staigā ar brillēm melnām un viss smējās, ka viņa sieva Bridžita atkal viņam nevis pa vienu aci ir iedevusi, bet pabām. Teica, ka tur bija tomēr vairāk video, kur viņi vienkārši viņu sit tur lidmašīnā, Vietnamā, manuprāt, un vēl. Tā kā visi ņirgājas par to, ka viņš vienkārši sieva viņu piekāvusi un tomēr viņam kaut kā ir tās brilles jānēsā. Un Donalds Trumps, protams, arī teica, kas ar tevi, Emanueli, noticis? Zin kā, kas pie vēl nenoticis tām acīm? Tā visu klātbūtnē, ja? Apmēram atkal radot tādu ņirgājoties, ja? Tad ko viņš vēl izdarīja, protams, tas bija tāds meistarīgi. Pirms Davosas fóruma Zeļenskis saka, ka viņš nebrauks, ka viņš brauks tikai vienā gadījumā, ja būs parakstīts dokuments par 800 miljārdu eiro Ukrainas atjaunošanai. Ja nē, tad viņš nebrauks uz Davosas fórumu, tāpēc, ka ir bijuši Krievijas triecieni pa Ukrainas enerģētiku, viņam jāpaliek ir Kijevā un attiecīgi jārisina jautājumi par enerģētiku, jāsauc sapulces un tā tālāk. Tāpat runā Donalds Trumps saka, ka mēs tur tiekamies ar Vladimiru. Vladimirs, laikam, Zeļenskis, ja, laikam šeit ir zālē, klausās mani, un mēs viņu rīt tiekamies. Un kādu domā, vairs enerģētika nav vajadzīga, nekādas sarunas, Zeļenskis, nezinu, kā ar vilcienu līdz robežai, ar lidmašīnu, un viņš ir Davosā. Vienkārši. Protams, ka viņš nebija nekādā zālē, vienkārši, un arī Trumps zināja, ka viņš nav nekādā zālē. Viņš vienkārši saka, viņš laikam kaut kur šeit ir, klausās man, mums rīt tikšanās, visu. Nākamajā dienā viņš ir klāt, stundu viņiem bija saruna, neko viņš tur nesaņēma, nekāds 800 miljardus, laikam saņēma kārtējo, teiksim, tādu pistonu par to, kas būtu jādara, lai būtu miers Ukrainā. Un vēl, protams, viņš arī paņirgājas vēl pa ļoti daudziem personāžiem no, teiksim, liberālās Eiropas, kas tur bija. Tā kā, tāda ļoti spēcīga runa. Tātad Eiropa neko nedara, NATO ir ASV, teiksim, produkts, tātad Eiropai ir nepieciešams vairāk maksāt. Pretējā gadījumā, teiksim, ASV rūpēsies tikai par savu nacionālo drošību. Un vēl, protams, Donalds Trumps tādu ļoti provokatīvu lietu iemeta, ka vajadzētu Eiropas bruņotos spēkus uzaicināt aizsargāt ASV Meksikas robežu, kā NATO 5. panta, teiksim, darbība. Tātad ASV ir apdraudējums nāk no Meksikas narkokarteļiem, lai nedaudz atslābinātu, vai, teiksim tā, nedaudz atbrīvotu ASV bruņotos spēkus un robežsargus un visus pārējos. Tātad Eiropiešiem 5. panta kārtībā vajag atsūtīt savus bruņotos spēkus uz ASV. Protams, ka viņi to nevar izdarīt, arī nedarīs. Ja? Bet tas, ko viņš saka, tad, kad jums vajag kaut ko, tad ASV vienmēr ir Eiropā. Tad, kad mums kaut ko vajag mūsu kontinentā, jūs nekad neko nevarat un jūsu nav. Lūk, tātad
Protams, par ko vēl paņirgājās Donalds Trumps, par to, ka otrā pasaules karā mēs uzvarējām, un ja ne mēs, tad jūs visi tagad runātu vācu valodā, nu, daži runātu japāņu valodā. Tātad, ja ne mēs, otrā pasaules karā. Un ko Dānija? Pārmetums Dānijai, ka Dānijai tā sala bija, bet Dānija cīnījās tieši 6 stundas 1940. gadā pret nacistu iebrukumu. Realitāte vēl sliktāk, 2 stundas. No tā brīža, kad vācu armija sāka operāciju Dānijā, līdz tam brīdim, kad karalis pavēlēja pārtraukt pretošanos, 2 stundas. Nu, Donalds Trumps iedeva tā kā nedaudz, lai būtu labāk 6 stundas, bet viņš saka, nu, dargie draugi, mēs to salu saglābām. Citādi vācieši būtu, kā saka, arī tur izsēdušies. Un tā ir taisnība. Mēs šo salu saglabājām un atdevām jums atpakaļ. Nekādu paldies mēs nesagaidījām no jums. NATO, saka, mēs jums visu esam iedevuši drošību. No jums mēs neko neesam paldies pats sagaidījuši. Nu, protams, ka viņš nedaudz pārspīlē, bet pats fakts, kā viņš presē, teiksim, visus apkārtējos. Tā skaitā arī dāņus, itāļus, vāciešus. Runājot par vāciešiem, Vācijas kanclers Merts arī grasījās tikties ar Donaldu Trumpu. Donalds Trumps atteicās tikties ar viņu. Tātad tur redz, to nostāja, ja? Ar Mercu viņš netiksies. Makrona priekšlikums tikties Parīzē pēc G7 samitā. Viņš arī noraidīja. Tā kā, principā, nu šī runa uzjundīja milzīgas, teiksim, tādas, nu, milzīgu reakciju. Un, protams, ASV atveda pašu lielāko delegāciju, kopš vispār Davosas fórumi notiek. Pašu lielāko, apmēram 300 cilvēku. Piedalījās praktiski visi vadošie ekonomiskā un finanšu bloku pārstāvi. Un, protams, it īpaši izcēlās, teiksim, ASV tirdzniecības ministrs, kurš paziņoja, ka globalizācija ir izgāzusies, ka globalizācija ir nodarījusi postu ASV un rietumiem. Tātad praktiski viss tas kurs, kas kopš 1991. gada tika tātad virzīts, it sevišķi sākot ar Billu Clintonu, pēc tam ar Džordžu Bušu jaunāko, ar sevišķi Obamu, arī Baidenu. Šis kurs ir atzīts par kaitīgu, par to, ka tas ir izgāzies. Otrkārt, viņš vakariņās teica tādu runu, ka daļa eiropiešu piecēlās no galda un aizgāja. Viņš viņus aizvainoja konkrēti, un pat, teiksim, deserts vakariņās netika pasniegts, jo tika pieņemts lēmums, nu, ka pietiek pazemot atlikušos eiropiešus, laikam vajadzētu tomēr pārtraukt to visu. Ja. Nu, un noslēgumā tātad finanšu ministrs Skots Bassens ieteica Makronam, ko viņš tur sāka kritizēt, ka Francija varētu piedalīties Grenlandes kaut kādās militārās mācībās. Viņš viņam pateica, ka Francijas budžets ir skrandās, sadragāts, un ka Makronam labāk vajadzētu nodarboties ar savu valsti un ar savu ekonomiku, kur ir drupās un kur ir sadragāta, nevis līst ASV lietās un kaut kur pa korķi visām pudelēm bāsties. Grenlandē, Ukrainā un visur citur. Tā kā ļoti skarbi, Arnold, ļoti skarbi, ļoti pazemojoši ļoti daudziem liberāļiem, teiksim, no šī Trumpa runa, ja, un arī šo te viņu ministru teiktais, ja, kā tas viss tur izskatījās. Nu, lūk, un, protams, smieklīgi, kā es jau minēju pa Zeļenski, ja, kurš izplatis nekur nebraukšu, un tad pēkšņi Donalds Trumps saka, ka jābrauc, un cilvēks pa galvu, pa kaklu skrien. Nu, protams, Zeļenskis izcēlās arī, viņš teica runu pats, nu, principā viņš turpināja pazemot eiropiešus. Kas, principā, nu, es godīgi sakot, es neesmu izbrīnīts par viņu nekaunību, ja, bet uz doto brīdi Eiropa praktiski garantē Ukrainas valsts vispār funkcionēšanu. Ne tikai bruņoto spēku funkcionēšanu, bet vispār to, ka valsts funkcionē, ka tiek maksātas algas, ka budžets piepildās, to dara Eiropa. To dara Eiropa. Un viņš Eiropai pārmet, ka Eiropa dara pamaz, ka naudas pamaz, ka Eiropai vajag attiecīgi, nu, vairāk bruņoties un darīt, ja. Un saproti, te ir tāda lieta, nu, pirmkārt, tu esi atkarīgs no Eiropas. Pilnā apjomā. Teiksim, ja mēs pieņemam hipotētiski, ka Eiropa pārstāja maksāt vispār un ASV pārstāja dot ieročus, Ukrainas sabruks, nu, 2-3 mēnešu laikā sabruks vienkārši. Un saproti, tā nekaunība, ja, ka tu paldies vietā pumpē tiesības pie tam, ka jau ir viens skandāls, kur tavs draugs Mindričs ir apmēram atrast 100 miljonu skaidrā naudā, tas tikai viens gadījums.
vēl jau runa nav par aizsardzības jomu un drošības sektoru, cik tur kas ir noticis. Ja. Nu, katrā gadījumā viens no Itālijas politiķiem teica, ka tā bija ārkārtīgi aizvainojoša runa, ka cilvēks tā vietā, lai teiksim tā, pieklājīgi pateiktu paldies un novērtētu, ko viņa labā dara un vispār, ka viņa valsts ir atkarīga pilnā apjomā no šīs te Eiropas labvēlības, viņš tā vietā publiski veic pārmetumus. Tā kā es domāju, ka viņš to darīja acīm redzami pēc Trumpa runas, lai kaut kā izpatiktu Trumpam, bet rezultātā viņš sabojāja attiecības gan ar Eiropas līderiem, šādi viņus, kā saka, kritizējot un pazemojot, bet Trumps viņam tāpat neiedeva neko. Ne 800 miljardus, ne pretgaisa aizsardzības, kaut kāds raķetes, neko viņš viņam neiedeva. Nu, lūk, un tad pavisam noslēgumā, protams, jautājums ar recepti, ko tad darīt, Arnold? Tātad situācija sekojuša. Globalizācija ir izgāzusies, pēdējo 30-35 gadu politika ir atzīta par nevēlamu un bīstamu, Eiropa tiek pazemota un presēta visos iespējamos veidos no ASV administrācijas puses. Ir pilnīgi skaidrs, ka šīs organizācijas, kuras šobrīd ir svarīgas Eiropas un arī Latvijas drošībai, apvienoto nāciju organizācija nedarbojās vairs, Eiropas drošības sadarbības organizācija nedarbojās, Eiropas Savienība ir ārkārtīgi bēdīgā formā, un, protams, ir jautājums par NATO nākotni. Un visbeidzot, Donalds Trumps ir izveidojis miera padomi, aizsūtījis 60 valstu līderiem vēstules. Ir, protams, smieklīgi diezgan novērot, kā šeit mums stāstīja, ka ASV ļoti augstu uztver Baltijas valstis kā labus sabiedrotos, kur tērē 5% no IKP, bet tikko ir runa par kaut kādu lielāku galdu, tā Baltijas valstis neviens neuzaicināja. Tātad uzaicināja, arī tā skaitā, kas uzaicināta Krievijas federācija, ir Baltkrievija uzaicināta, ir daudzas pasaules valsts uzaicināts. Tātad, principā, ir viedoklis, ka Donalda Trumpa šī miera padome centīsies aizvietot apvienoto nāciju organizāciju. Tur būs tikai tās valstis, ar ko viņam būs labas attiecības. Eiropa šobrīd ir atteikusies tur piedalīties, tātad paturpinot šo tēmu, tātad kāda ir situācija mums uz šobrīd? Mums šobrīd situācija, tātad, kā es teicu, globalizācija atzīta par nevēlamu un izgāzušos. Eiropas ASV attiecības ir sliktākas nekā jebkad vēsturē. ASV uzskata Eiropu par nosacīti par, teiksim tā, tiem, kas izmanto ASV drošības vairogu un vēl ir nepateicīgi un kaut ko, teiksim tā, pārmet Amerikas Savienotajām valstīm. Līdz ar to, protams, ASV Eiropas Savienības attiecības un ASV NATO dalība, ir liels jautājums zīmes. Tad vienīgais, kāda ir izēja no šīs situācijas, Argentīnas prezidents Milejs pateica, manuprāt, ļoti pareizas lietas. Viņš teica, Eiropai ir un rietumiem pilnīgā jāaptur nelegālā migrācija, kas principā aizvieto ar absolūti nesaprotamiem civilizācijas ziņā pilnīgi svešiem cilvēkiem, kuri praktiski, kā Trumps teica, savas valsts viņš sačakarējuši. Ja? Un kāds jums šķiet, ka viņi varēs jums kaut ko iedot labi, ja viņi pie sevis tur neko nav labi izdarījuši. Ja? Otrkārt, tātad šī te postošā liberālisma ideoloģija, it sevišķi LGBTQ ideoloģija, un visbeidzot, tātad, arī šīs te globālisms. Un kas jādara, milēprāt? Pirmkārt, jāatgriežās ir pie tām vērtībām un tās bāzes, kas vispār izveidoja veiksmīgu rietumu civilizāciju. Tātad, pirmkārt, tā ir kristīgā ticība, kristīgās ticības bāze. Otrkārt, tā ir seno grieķu filozofija un bāze, uz kā vispār radās filozofija, vēsture, tātad sociālās zinātnes, kā jātīsta valsts, un romiešu tiesību sistēma. Tātad, ir jāatgriežas pie pamatiem. Tikai tad Eiropai ir cerība izdzīvot. Ja Eiropa atteiksies no šiem te manis nosauktajiem, teiksim, 3 galvenajiem balstiem un pilāriem, tad praktiski notiks tas, ko paredzēja Donalds Trumps un ASV nacionālas drošības tāda stratēģija. Eiropa pašiznīcinās, un vistuvākā laikā Eiropa var vienkārši pazust no kartes kā Eiropa, kā Eiropas civilizācija. Lūk, tā, Arnold, šoks, neizpratne,
drausmīgi pārdzīvojumi. Iepriekšējo nedēļu visu pasauli par to vien raksta, un visi, ieskaitot mūs ar tevi, to apspriež. Bet tam vistiešākās īstermiņa, ilgtermiņa tātad sekas pasaules, Eiropas un arī Latvijas drošībai. Tā kā, Arnold, man jautājums ļoti vienkārši. Tā pasaule, ko mēs zinājām 30-35 gadu garumā, ir beigusies. To atzīst visi. Viņas vairs nav. Visu šī noteikumos balstītā sistēma neeksistē. To arī pateica amerikāņi, ja, ka nav šīs... Principā tu teici Kanādas premjers, ka īstenībā, un vēl viena, teiksim, lieta, ko es aizmirstu pateikt, ir tāda, ka visu laiku šeit viss centās runāt noteikumos balstīt pasaules kārtību ir jāaizstāv. Kanādas premjers saka, ziniet, mēs paši sev mānījām par to, ka tā ir vienlīdzīga un laba kārtība. Tā ir īstenībā slikta kārtība, kur tikai daži spēlētāji ieguva bonusus, pāriem bija tikai, kā saka, problēmas. Ja. Un tad, kad tev visu to pasaka vienā fórumā, ja, ka visa šī kārtība ir blefs, ka globalizācija ir kaitīga, ka Eiropa iet bojā, ka NATO principā ir uz jautājumu zīmes ļoti lielas. Nu, šāda ir situācija. Tas viss tika pateikts, un to pateica esošie politiķi, kanādieši, amerikāņi, argentīnieši. Arnold, ko darīt? Nu, skaidrs ir tas, ka šis samits Davosā un Trumpa uzstāšanās parādīja vēlreiz to, ka Trumps nekādā gadījumā nenovirzīsies no saviem mērķiem, un viņš viņus sasniegs. Ja? Tad viņš jau daudz ir sasniedzis, un mums ir jāsaprot, ka vecai pasaules kārtībai ir pienācis gals, un ir jāsāk pievērsties vecām, tradicionālām, kristīgām vērtībām. Tu pareizi pateici, romiešu tiesības un tā tālāk un tā tālāk. Es esmu par to domājis daudz, kāpēc mēs esam šodien tādā situācijā, kādā mēs esam, nožēlojumā. Un tiešām pēdējos 30 gadus, ja, es varu pateikt, ka tas attīstījās šīs negatīvās parādības, šis liberālisms, nesaprotamā it kā demokrātija, ja, kad pazuda stipri cilvēki ar stipriem principiem, ar tradīcijām, ar normālu sapratni, saimniecisku sapratni par valsti, par valstiskumu. Viss šīs vērtības pazuda un šo 30 gadu laikā evolucionēja šīs liberālās vērtības, šis nesaprotamais virziens, ja mēs runājam arī par šiem gejiem un praidiem un tā tālāk, ja, ka agrāk es atceros, teiksim, par tādām lietām vispār nerunāja, baidījās runāt un kaut kur tādas parādības vispār nebija. Es atceros, kad es vēl biju armijā 80. gados un es biju piekomandēts arī dienai Ungārijā, un tur tā parādība bija tāda, salīdzinoši, teiksim, es vienkārši atceros, kad mums tas bija tāds kā brīnums, ja, šie geji, ja, un Ungārija, un kā tas vispār iespējams, ja, un tā tālāk, ja, jo pie mums jau tā nekas nebija tāds. Un pamazām, tas atnāca pie mums, ja, un mēs esam nonākuši tieši tur, kur mēs esam, ja, ka mēs ar tevi jau spriedām, ka armijā un tādās profesijās, kur ir jābūt vīriešiem ar vīriešu spēku, ja, un tiešām ar vīriešķīgām īpašībām, var būt arī cilvēki, kuri, praktiski nav spējīgi veikt šos uzdevumus, ja, un tas ir tas liberālisms, tā ir tā, tāda, nezinu, it kā demokrātiski izpausme, kāpēc tur nevar būt šajā amatā vienalga kas, ja. Beigās mēs esam nonākuši tur, kur mēs esam, kad dažādas amats ieņem cilvēki, kur vispār nesaprot, kā darboties un ko tur darīt vispārībā, ja. Es nesen te atkal skatījos raidījumu, ja, par šiem padomniekiem, ja, un, jā, tur Puķis, man liekas, šajā raidījumā jautāja par šiem padomniekiem, kāpēc vajadzīgi tik liels daudzums ministriem un dažādiem augststāvošiem ierēģiem padomnieki, ja, tur, teiksim, šis, birojas padomnieki un tā tālāk, un loģiski, ka šie padomnieki nevarēja neko sakarīgi atbildēt, ja.
Tad runa gāja par politisko kaut kādu, politiskām interesēm, politisko virzību. Un tad jau te rodās tas jautājums, teiksim, būtībā padomniekam jābūt nozarē speciālistam ar zināšanām, kurš var dot augstākajai amatpersonai, ministram, piemēram, konkrēts padoms, lai viņš varētu izvērtēt un pieņemt pareizu lēmumu. Ja? Man tas ir saprotams. Ja gudrs ministrs ir normāls, nevis viņš ņem padomnieks, ja, tā kā tas mūsu aizsardzības ministrs Sprūds paņēma vispār nesaprotams cilvēks un nesaprotam, kāpēc pašam viņam nav vispār nekādas zināšanas, ja, un viņš vēl paņem cilvēkus, kuriem arī nekad nav bijušas zināšanas. Un tad kāds var būt rezultāts? Ja? Teiksim, ja atnāk politiska figūra, un viņi ir politiska figūra ministrs, vismaz tik daudz, ka paņem, kaut kādas sakarīgas padomnieks, ja, lai viņš varētu vadīt šo nozari, ja, un kontrolēt nozari. Ja, tas būtu loģiski. Ja, ja šis cilvēks nav spējīgs un aizdomāties tik tālu, mums viss ir tā, kā tas ir. Ja. Protams, ka, teiksim, es domāju, ka tas bija tā globāli, jo Baidena vadība, valdība, ja, akcelerēja visādi šādas formējums, ja sabiedriskas organizācijas turēja arī pie mums, ja, bija daudz tādas organizācijas, kuras tika finansēts, ja, un acīm redzot, tas bija izdevīgi, ja šis kurs, ja, šī liberalizācija un šī valsts novājināšana. Es uzskatu, ka tā ir valsts novājināšana, ja, atkāp no šīm saimnieciskām vērtībām, no kristīgām vērtībām, un arī šis, redzējums par valsti, saimnieciskums, ja, tad mums, teiksim, nerastos šādi briškēni, ja, ar kaut kādiem pāļiem Daugavā, ja, vai Air Baltica ar kaut kādiem milzīgiem zaudējumiem, ja, un tur kā reiz bija viens padomnieks no satiksmes ministrijas, viņš pētīja kaut ko manā skatījumā nesaprotam, ja, tur pa pastu par kaut kādiem velospēdiem un tā tālāk, pilnīgi it kā nevajadzīgas tādas salīdzinošas lietas, ja mums ir liela problēma par Air Baltica un Air Baltica, ja, satiksmes ministrijā, tā ir tā nozara, kas pārvalda. Ja. Tas ir rezultāts šim. Ja. Un, protams, kad es redzu Trumpu kā spēcīgu personību, ka viņš vienkārši pieliek punktu visām šīm lietām, un viņš rīkojas saimnieciski savas valsts interesēs, un noliek viss pie vietas, tā kā tam ir jābūt. Ja? Un mums vienīgais atliek pašiem domāt par to, kā veidot savu nākotni. Un tātad tie cilvēki, kas ir bijuši visu laiku, kā var teikt, pie varas un veidojuši šo birokrātisko aparātu un radījuši kaut kādu ilūziju, ka mums šeit valstī kaut kas notiekās, ja? Ka viņas ir jānomaina vienkārši. Ir jābūt stipram cilvēkam, kas nāks pie varas un pamazām jānomaina, jāizveido komandu un jābūt politiskai koalīcijai tādai no cilvēkiem, kas spēj saimnieciski loģiski domāt par valsts labklājību, valsts interesē. Viss tas ir tas, ko dara Trumps, un tad arī mums ir jāsako tam līdzi. Pilnīgi piekrītu par to, ko jādara mums Latvijā, par to mēs tieši runāsim nākamajā raidījumā. Paldies tev, Arnold, uz redzēšanos. Paldies.